vajag iet tev sāpes. Iespiest. Dziļi. Loku sānotā. Izelpo. Cik var? Nekas nopiet. Šoreiz mūsu ceļojums noritēs pa bagāto zemgalīti. Šeit visa kā ir diezgan, vēl vairāk tagad katra pieniņlapa izskatās tā kā salāts, kas spraucās ārā no zemes. Noteikumi veci. 4 cilvēku kombinācijā mēs vienu dienu ceļosim, un šefpavārs, kurš šī gadījumā ir meksikāņu izcelsmes Javiers Garcia, pasniedz mums 2 ēdienreizes. Budžets 10 lati. Šķiet, ka zemgalē 10 lati ir nauda, kur varētu dzīvot veselu nedēļu. Šefpavāra prasmi sagatavot mums novērtēs Žanete Karule, bet kas turēs vecais labais priedīts vienradzes Armands. Piedāvā Mamma Daba un preču zīme kvalitatīvs produkts. Labi, ka tās laimētavas neaizklapē ciet. Citādi man ar draugiem pēc darba nebūtu, kur iet. Ar šo vīru mēs iesim pusdienās. Ko tu tik zolīts? Čau. Šis ir mūsu piedzīvojuma koferītis. Jā. Sērkot. Laba lieta. Bet mums vajag ielikt tādas lietas, kuras tev vajadzēs. Tev to mazu virtuvīti. Jā, te ir kompaktāki. Mēs esam 4. Ir kaut kādi produkti, kurus mēs varam nopirkt, bet tas ir 4 cilvēkiem 10 latos jāierakstās. Vairāk ne. Jā. Un tad pie tiem produktiem mēs lasām visu, ko mēs dabā varam atrast. Plus tas, kas tev ir šitajā coferītī. Šis vēlēs neiet. Šito ir keramika trauka, kur tu ugunskura var izmantot. Un viņš nepiedeg, saka, jā? Šo es paņemšu tāpatās. Vēl. Gribu ņemt līdz piparus. Protams, ka čili, jā. Čili, lauru lapas. Jā. Pietiekām, jā. Labi. Būs vajadzīgs arī Cepam paldies. pergaments. Labi, tad es arī ņemšu kaneļas stanciņas, safrāns, Jā. saltais raugs. Maizcepsim? Jā, sepsim maisīt. Labi. Un man vajag kukurūza putrājumi. Cukurs vajag arī pusīt. To tu nevar zināt. Kā meksikānis bez tekīlā nevar. Es domāju, mazliet tekīlā Pretot līdzekļus. varam izmantot bakariņas. Paņemt ir pusi karaļvalsts, tāpēc, ka gal galā, ja mēs Meksikas vēstniecību gribam uztaisīt kaut kur krūmos, tiešām bez kukurūzas smiltiem un bez tekilas neiztikt. Es dodos pakaļ Mārotkiem. Labi, Čau. laimīgu ceļu. Paldies. Hasta la vista. Mañana pingüinos. Es Javieram teicu, ka drīkst ņemt līdzi šito mālu toveru, kurš nekādīgi nelīd oranžējā. Ņemam līdzi keramiku, jo ir taču jāzina, kā garšo dabā māla traukā taisīts azēts, vai ne? Javieris salika šī koferītī dažādas meksikāņu asās sajūtas. Ejam. Mums Latvijā ir mūsu mērce. Pareizāk sakot, ne gluži mērce, bet sarīvēts tāds īpatnējs augs, kuru sauc par mārrutkiem. Un tā kā es esmu Māris, tad man Javieram pretī būs jāliek savi rutki. Ir te daudz dažādas skaistas fasādes, bet ejam tajā fasādē, kur rakstīts iekšā, ka būs rosība. Veiksim darbā! Jūs jau gribat filmēt uzreiz? Mēs jau filmējam. Kāpēc jūs tā darāt? Es nebūšu pateikt, neviens jums nesmaidīs. A šie smaidīs, viņus plēsās tā, to palto vēl plēsās, kā viņi zilēs. Ar to vīrieti? Jā, tā abi bija divi. tā. Kā kaķis ap Tas peli. ir pavasaris. Kā kaķis ap peli. Nē, 2 kaķi pavasaris. Ko kaitina zaigu? Jā. Sveiki, saimnieki! Mēs te saprotiet Mārutkus ražojam, jūs negribat kaut ko uzprasīt mums? Jā, ko jūs ražojat, kad jūs patērējat viņus? Es esmu Māris. Jā. Jums jau te vesela ražotne, zaļā karotīte, gods un slava. Izstāstīsiet bišķīt man kaut ko par Mārutkiem. Šos mārtus mēs sākām ražot, gadi 40 atpakaļ, kolhoza laikā. Jā. Mēs apgādājām, principā, Ļeņingradas pilsētu un Maskavu. Viņiem ļoti garšoja mūsu mārti, un pieprasījums bija, mēs nespējām pat pieražot. Es viņu attaisu vaļā. Jā. Attaisu viņu vaļā mans bērns
un atstāja viņu pusattaisītu. Ja viņa ir dabiska mārka, ja, dabiski, kas viņiem notiks? Viņa paliks tumšs. Tas skābekļa ietekmē, viņš oksidējās. Tas dabisks process. Latviešiem garšo mārka. Un lūk, kad mārka, kas ir arī visā vitamīnu grupa, ja paskatās nav kā mārkas sastāv. Un viņš jau termiski nav apstādāts. Viņš dabisks mārkas, viņš ir sarīvēts, ja, pielikts tas cukurs, kā saka, un tā marināde pielikta klāt. Tur ir visa gamma. Ни хрена себе. Vai hreņķibē, kāpēc viņš šito visu saka? Bet tas taču viss kā iznāk. Pirmkārt, viņš ir garšīgs, ja? Un otrkārt, viņš ir stiprs. Šitais ir stādāmies. Tas ir stādāmā. Tas ir No tā izaugs gada laikā sakne. dzīmuli resnu. Viņi var atstāt arī rudenīs iekšā šo zemē. Var nākot pavasarī. Viņa jūs varat stādīt, kad jūs gribat. Nu, ja jūs dabūn zemē iekšā, varat ir Ziemassvētkos tikt iekšā. Arī mārutkas stiprums. Jūs mēģināsiet kādreiz mārutkas, ja, un teiksiet, vai nav stiprs. Mārutkas stiprums ir atkarīgs, kādā zemē viņš audzas. Visstiprākais mārts, ja viņš aug mālainā zemē. Man čoms bez etiķa uztaisīja. Jā, un kas jums būs, viņi paliks zili. Jā, bet viņi baigi glaunēt, tāpat garšīgi. Jā, bet viņi zili. Tie momentāli jāpēta. Tas skābums arī to, ka oksidēt. Viņš neļauj skābekli oksidēties, nepaliks zili. Mārts paliks zils. Kā tev? Labs, jā. Nu, kādas pāris burkas var dabūt? Dabūsim, visiem iedosim. Bedīt. Klausies, var es būt kā sirds? Uz kurien ejam? Uz tirgu? Es tev solu puķītis, tev solu zaļumus un sarkanus gabaliņus, no kuriem var kaut ko izlopīt. Ejam uz tirgu. Kavijārs jūt, ka tur ir. Tad ejam uz turien. Kur ir gada? Mēs gribam basilīkas. Nē, tās ir puķis. Zanet, pavēlkās. Jā, gabalā. Kako karbonāda? Jā? Uz kilogramu. Iedod man naudu višķīt. Nu, jūs abi divi jau Javieri sapirkāties visās labumus. Tev palika kādu kapeiku. Iedod naudu. Ne? Paprast tu viņam varbūt iedos. Iedos naudu. Tas par cilvēku. Jūs varat man parādīt, paskatīties to jūs abi? Nevar būt. Vēl viens, ne? Kāpēc? Nu, paņemiet nopērciet un tad redzēsiet. Aizstājiet tagad skraps, paņem un izlasim. Noskaidrot smaku cēlonis. Smakas pūst no sijā gaižēna sivēnu māšu audzēšanas kompleksa. Paldies! Mūsu gūmas no tirgus. Āboli, milti, rapšu eļļa, pūras tomātu mērce, kausēts sviests, medus, tomāti paši arī, ķiploki, sīpoli, gurķi, rozmarīns, timjāns, puskilo cūkas kakla karbonādes plus 2 stādiņi bazilika. Tirgu atrastie 5 eiro, nemaz nebija jātērē. 10 iekļāvāmies. Bet, godīgi sakot, gaļas atkal ir maz. Piks, kur tu esi? Bēgā, uz te nemīl. Viens, jā? Varbūt mums vajag bišķīt iepūk kādu ziedu. Jā. Šitien. Žanete, klausies. Bavoļus Bulgārijas. Šis tev, nu, tāds pārsteigums skaistajā dienā. Vai man dieniņi. Paldies! Es atradu 5 eiro zemē. Tas tev par drosmi. Jāpabaro jau redz, ne tikai vēders, jā, bet arī gars. Javiers iesaka. Ziedu laikā Latvijā katram derētu iekosties kādā ziediņā. Pēc ķiršu kauliņiem garšo. Pienenē vai ķirša ziedā, tas esot veselīgi. Un Meksikā tā nemaz nevarot izdarīt. Nav tāds tik daudz ogas, ka šeit Latvijā mešos. Tur ir kasenes un sēnes lās indiāni. Tie, kas zina, kādu sēnes viņi. Mēs iesim gar upes krastu, tā lai pils pretīm būtu redzama.
te ir ciets dolomīta krasts, un tāpēc nav nekādu dubļu. Iešana ļoti ērta. Pēc kartes krastā būtu jābūt arī mazdārziņiem, tiem mēs iesim cauri un līdz vakariņām iesim 7 kilometrus uz leju garu. Atšifrējāt, kur viņi citās līdekšiem? Līdekam pašam kas ar parādījušies. Parādi. Ļoti smuki. Ir ieceļojuši. Šefs saka, ka asarīšus nevajagot. Puskilo gaļas 4 cilvēkiem esot pilnīgi pietiekami. Bet tur, kur krastā mazdārziņi ir iezīmēti, tagad ir tādi tā kā nobuldozerēti laukumi daudz vietu. Vienīgi tā celtniecība iekavējās, un līdz ar to auga zaļotāka prieks. Kas nav nobuldozerējušies, tagad vairojas. Bauska ir Zemgales Vimbu galvaspilsēta. Un šeit, netālu no vietas, kur ir mākslīgās pilsdrupas pretējā krastā, var redzēt, ka upē ir sadzīti tādi tā kā skribeļi no malas iekšā. Šādi te saēkļi. Tas ir mākslīgi izveidots, tāpēc, lai vimbas un citas zivis, kas nākti nārstot, varētu labāk nonārstot. Jo šādi sekli un ar straumi un krācēm bagāti upes posmi, kuros ir maz solīts apakšā, ir labas bērnistabas un nārstīstabas. Makšķerēt šeit nedrīkst, bet garām iet drīkst. Javieris atrada ķiplokus, karstu klimatu, kur ir ļoti viegli tā pārtika bojāties, kā Indijā vai Afrikā vai Meksikā. Tā izmantot ļoti daudz kā antiseptiski to čili piparu. Tie cilvēki, kas ēd daudz piparu, dzīvo daudz ilgāk, vai ne? Un ir laimīgāki. Arī smaidīgāki. Es nezinu, kā jums tur klubkrēslos varētu šķist, ka mēs tagad šuriem pa svešiem dārziņiem. Bet fakts ir tāds, ka Bauskā, tur, kur ir izredzi uz pili, mazdārziņi vairs nenotiek. Ir vai nu liels būvlaukums vai zeme, kuru pārdodās. Tāpēc šobrīd Javieris no bezsaimnieka raberberiem griež ārā kaut kādas sev vien zināmas struktūras, kuras noderēšot kaut kādai ietīšanai. Vai viņš grib tīt Žaneti vai Armandu, varbūt aizbāzt muti man, to mēs redzēsim bišķi vēlāk. Kā ir, negribās ēst bišķi? Varam taisīt augstā zupa vai karstā zupa. Tā motivācija tāda, ja ir karsts, tad vajag augsto zupu, ja ir augsta, vajag karsto zupu. Laikam vajag karsto. Un tagad jūsu uzmanībai, kā iztikt ar mazumiņu. Pavards, godmaņa krāsniņas lauka variants, plīts zemē atrasta restīte. Uz tās gan maizīte cepsies, gan zupiņa burbuļos, un tas viss tiks pagatavots ar 2 pagalēm malkas. Piška kāda. Ir vējains laiks, un tāpēc mēs uztaisīsim bomžu krāstu, ja izdosies. Vispirms izsit vēja cukas, pa kurām vējš tiek skābeklis iekšā. Un tagad griez lēnā garā durtiņas. Godīgi teikšu, nekad tā iepriekš darījis neesmu. Bet nu, ko tu nedarīsi ar Javieru, Žanetu un Armandu kopā? Žanete, kad rokas būs nomazgātas, pagatavos rutu miltu mīklu, bez rauga. To ceps un paralēli vārīs zupu, kuru var gatavot gan augstajā, gan siltajā variantā. Par zupu, mēs pēc tam, kad būs gatava ugunskura uz šito katli, ja? Reku, man rokas tīrs ir. Jā, aiziet no kadra ārā, lūdzu. Tad pamata būs tomāti, svaigus tomātus sagrieztus, tad būs sipols, čiploku un svaigus marūtkus no rosība, ja? Kamēr zupai tiek griezti biezumi, maizīte jau būšot gatava. Lūk tā. Mikla būs milti, ūdens, sals, eļļa, tad 4 garotas eļļa, ja? Tu nesīs ūdeni man maizei? Jā. Tev jātaisa 4 bumbiņas. Pēc iespējams plānāk, tāpēc, ka mums nav tik liela ugunskura. Mīklu, lai tā folijā tīta neiedeg, vispirms ievīsta cepam papīrā un uz restes virsū. Javier, kad man tā maize varētu pretendēt uz titulu gatavs? Ja mēs jūtam, ka jau smaršo pēc maize un tā, ka viņi sāk tā kā piedegt, tad maize varētu būt gatava. Jā, kaut kāda ir. Nu, maizes māt, rādi kāds kukulīts tev padomā. Ir tik labais ir? Maizīte ir gatava tādā veidā.
Es stāstu, ka var izmantot tā varianti, ka tad, kad tikko ir uzsepar ielai eļļā pa virsu, un tad garšivielas. Droši, tas ir ekstra virģīni. Tas, ka uz plāceņa uzliek pavāra buķetes garšvielas, tas ir timjānu, rozmarīnu un baziliku kopā ar eļļu Virgin Extra. Un uzkaisa sālīti pa virsu, dod šim plācenim pole position manā maizes vērtību skalā šodien. Ideāli! Vispār jau arī pie ideālas maizītes varētu arī zupiņu dažreiz lūgt. Pirmā sastāvdaļa tas ir eļļa. Jā. Mēs veram eļļu. Droši, tas varētu būt kā 6 karotes. Tas ir ekstra virģīni. Perfect. Vispirms eļļā tiek iemesti kajēnas un tā saucamie piri pipari. Veseli. Tad apcep sagrieztus sīpolus un ķiplokus. Mārutkus arī turpat ielingo tikai sakni, jo tā sildīta došot mazāk āsu aromātu nekā rīvēta. Pirmais šefpavārs, kurš procesa laikā man uztic savu karoti. Jā, tu esi foršs pavārs. Nākam sastāvdaļa ir tomāti, sagriezti tomāti. Tomidors. Tev vajag bišķīt viņus apķurstināt, lai viņi savelkās, ja? Jā, lai viņi paliek saurspīdīgi un miksti tāda sipuli. A, kad jālai ūdens? Tu šeit, ka te tomāti savēlcās? Jā, tomāti vajag mazliet mikstu, lai viņi apsepās mazliet. Labi doma par siltu par zupu. Jā, tagad liekas, ka jā. Ko nu Zēriks teiktu par šitādu ēdienu? Tā secība. Sākums eļļa, Jā, tad pipars, jā, tad ķiploks, jā. tad cipuls, Tad tomāts. tad tomāts, Tomāts izjūg, tad ūdens. jā, tad cukurs, 2 karotes, tad sāli. Plus karotīte no sāls. Jā. Te vēl ir tie augi, kas joprojām domā, ka viņus iestādīs un izaudzēs. Bet kāpēc tu viņus tā kā beigām taupi tos zaļumus? Un tu vāri tagad pavasaris zupa, tad ir labāk, ja tu beigas pieliek klāt, tad, kad jau ir gatavi, tad tās maršos viņas uzreiz pieņem to zupa, tāda maršos vaiga. Gurķi, ja būtu augsta zupa, es viņu pievienošu tad, kad es taisu to zupa visu kopā, bet tad, kad būs karstā, tad, lai būs kraukšīgi tā gurķi, es nelieku tagad, bet es viņu pievienošu beigās. Izskatās pēc saļankas. Tas ir dabūs. Karots pa degā. Tas ir tikpat slikti Pēc kā krāsas. pateikt par vegetu. Sorry. Žanete, Man viss ir ļoti labi. Man pirmkārt tā maizīte ļoti patīk. Ir doma, ka noteikti pašai arī būs jāuzcep. Ļoti garšīgi zupiņi. Tāda svaiga pavasarīgi. pēc pusstundas aizmirstās. Un atkal iekšas prasa, dod man ēst. Tu Mehiko negribi redzēt, ja? Ko? Koš? Pašām garšo. Vārot ar Javieru kopā zupu, es malka ziņā iztērēju tik, cik vajadzētu uzcept apmēram 3 desiņas, respektīvi ārkārtīgi maz. Ugunsdrošība maksimālā, tāpēc, ka viss notiek toverī. Un tagad skatieties, noķūkšķi, nopaukšķi. Un faktiski šitais te ir izmantojams tālākā daļradē. Lai dzīvo ielu stils. Tam, kam apakšā ir dolomīts, ir vajadzīgs tikai nedaudz minerāla mēsls, lai augtu tādas ražas, par kādām Teksasā vai Meksikā sapņot nevarētu. Bagātā zemgale, pamatojoties uz šitā te apakšslāņa, dabūna visu laiku sev milzīgu dopingu, tie karbonāti. Tas ir nogulu miezis, vēsturiski veidojies, un viņš uzreiz iedod visām skābajām norisēm no augsnes pretī bāzi. Un viņa neutralizējās un paliek vienkārši auglīga. Pateicoties tam, ka apakšā ir šie te pamati. Dolomīts. Dolomīts. O, mēmelīte, sarāvusies laiva krastā atstājusi. Mēmelīte, mēmelīte, sarkan melnā meičas.
Tā jau būs puķītēm labāk. Ejam! Lai būtu krasē nedaudz. Kā aiziet sarunājuši, kas jums līdzi? Kāpēc ir saulažīgi krasē? Pasties, kāds viņai ir? Tas ir sievieši. Nav tā, ka te pa vidu meksikāņi parasti, kur ugunskura un apkārt sešas siltās. Nu, lūk, klāt vakariņu laiks ar visiem raberberiem mutē. Ja nav atrodama ugunskura vieta, uguni var kurt arī uz akmeņiem, tikai to vajadzētu darīt tādā vietā, kur zāle retāk – upes palu joslā. Mūs tagad sagaida 3 ēdienu pārsteigums – meksikāņu upmalas galmē. Abi 5 gadi kojā. Vakariņās maize būšot balta un ar raugu taisīta. Sāls, cukurs, baltmaizes kviešu milti, eļļa un raugs, pusgrams safrāna. Tas sāls būs iekšā un viņš to raugu piebeigs uzreiz, ja? Nē, vairāk ne, tāpēc, ka eļļa bija pirms tam. Mikls samīts desā un noliek pie uguns siltumā, lai rūkst un gatavojas, kamēr pārējos ēdienus taisa. Izstāsti, tev tas pods ir no Meksikas? Šitos pods ir no Brazīlijā. Bet tu pats arī podus taisi, cik es zinu. Tagad būs kroņa numurs. Es brīdinu. Ārkārtīgi garšīgs pasākums. Nē, te ir litru ūdens. Jā? Mēs pievienosim te apmēram puskilogramu no kukurūzas putrājumi. Tad, kad ūdens vārās, pievienosim 2 karotes viestā, puskarotes sāls. Tā jau vārās ūdens jau un bērām iekšā un nepārtrauksmēs. Tad no reberberus mēs griežam no šitos te katlus. Katlus izmantošu priekš saldo, kur būs abols, reberbers un tekīla. Pagriez pa laikam to maizi, lai no visām pusēm sildē. Kamēr putra briest un pirms ķeramies pie gaļas, vārds pasaules pilsonei Žanetei Skarulei. Lietuviešu Ko valodā. pasakīt, ja aš nežinau. Nu, ko aš nezinu? Ko daru, ko darīt, nu, dirbu. Norē jēpis. Valgīt ir dirbu pišku. Tradicionālajā meksikāņu virtuvē ir cūkas gaļa arī. Pirms Spāņu okupēja Mehiku, tad tur nebija tās cūkas, ka jāizved no Eiropa. Tur bija bezpaldainās vietējie cūkas. Gaļu ceps kopā ar garšaugiem. Pamatā ķiploki, timiāns, rozmarīns, baziliks, atrastie ķiploku laksti, lauru lapas un kārtīga karote mārutu. Tad visu liek māla podā, kurā eļļā jau iepriekš ir apcepti sīpoli. Pēdējā garšīvielā, ka es vispār pieliku uz šito ēdienas, tas ir sāli. Gaļas ir pietiekami daudz. Gaļu silda līdz kondīcijai pusgatavs. Pa ceļam pievienojot arī tomātu mērci. Pagaid, un Žaneteit, ko tu tur ņemies? Es griežu rabarberēšu māri. Rabarbers un ābols, ko mēs jauksim ar tekilu. Tas būs saldais ēdiens. Uz cepam papīra liek rabarbaru lapu. Rabarbaru lapā ieklāja putras vārdā polentas gultiņu un tajā liek ņuku sautējumu. Visu rūpīgi aiztin un liek sautēties. Katlā virs uguns. Bļāviens, cik labs sākums bija. Un tagad salaiž visu kaut kādos vīstokļos. Kas nu būs, kas nu būs. Bet te vienkārši jāļaujās kā laivai straumē. Meistars zina, ko dara. Nu, tu jocīgas lietas taisi, godīgi sacīt, jocīgas. Ja man būtu, piemēram, mannā putra uztaisīta, ja? Un vārītos gulašs, tad es dabūtu no tēva papīri ar karoti, ja es mēģinātu gulašu iemaukt mannā putrā un turklāt vēl rabarbaru lapās. Banānu lapas vai reberberu lapas dod vēl papildus garšu uz to ēdienu.
Jo polenta viņa ir neutrālā. Nekā tur tāda nav. Tikai kādas 15 garšielas samestas iekšā. Nu un saldais mums būs šāds. Karstā tekilā ieliek kanēlīti. Tad ābolu un raberberu sagriezumu, visu liek uz liesmas un gatavo, kamēr augļi kļūst caurspīdīgi un tekila sadegusi. Ir kaut kāda jēga no sadedzinātas tekilas, iestāsti man. Jā, tekila paliek tā garšo vairāk, ne tā alkohola. Mums nav svarīgi, lai viņi garšo pēc spirtu, bet lai viņi garšo pēc agāves sūlas. Ir klāt tas brīdis, kad ēdiens nogatavojies jau malā nāk. Smarža ir dievišķīga. Tā raberbera smarža, jāsaka, tev bija pareiz doma. Viņš šausmīgi daudz vairāk smaržo pēc raberbera nekā bija plānots. Cik tu tālu esi aizrakusies jau šajā polentas biezenī? Es vēl ēdu to putriņu. Tur kaut kāds pīpariņš arī jūtās. Bet tu iedevi tos mazos čapu tikai tos... Piri, jā. Piri. Nu, tur ir skāps un as. Dominējošais. Un tas saldskābums ir tāds. Tā ir. Tas raberbera, tas dziļums. Ir asums no čili, nu, un gaļa ir mikstā. Šī brīdī, man turot šito šmāķi rokā, ir patiesi prieks, ka man neviens viņu nevar noņemt. Ir gatavs saldais ēdiens. Jā, un Ko? Ir viena lietiņa, ko mēs aizmirsām. Ko mēs sapulcām no rīta. Atceries? Īršu lietus līdz, la, sadegās. Kad mēs pirmo reizi aizgājām uz vietu, kur saimnieko šis klusais guru, likās dīvaini. Meksikāņu zāli, indiāņu zāli, likās kaut kāds narkobarons. Izrādās, nē. Lēnām un klusi bez steigas mākos taisīt brīnumainas garšas salikumus, par kuriem jābrīnās, jo acīmredzot mums vēl tā maize būs. Vēderi pilni, 10 lati iztērēti, un tev pienākās 3, 4. Paldies! Paldies jums! Līda kā izlas.